Mīļie draugi, mani sauc priesteris Jēkabs Doļa, un jūs tagad kopā ar mani redzat Efezu, vienu no lielākām senās pasaules pilsētām, kurā sludināja apustuļi Pāvils un Jānis. Es biju šeit pats pagājuši gadu, bet šoreiz es gribu jūs aizvest sev līdzi. Tagad ļaušu jums kaut ar vienu aci ieskatīties tajā, ko var redzēt Turcijā, šajā Bībeles zemē. Efēzas Celsija bibliotēka, senās pasaules trešā lielākā bibliotēka pēc Aleksandrijas, Pergamēnas. Aleksandrijas bibliotēka bija 50,000 tīstokļu, Pergamēnas 25,000, bet Efeza 13. Un šī biblioteka bija uzcelta tāpēc, ka sakari ar Ēģiptu bija apgrūtināti, un papīrus nevar nokļūt, un tieši tā radās arī pergamēnu veidošanas prasme, un šai biblioteka uzglabāja tieši pergamēnas, proti teļa ādas tīstokļus. Biblioteka sargā 4 tikumu alegorijas: Sofija, gudrība, Rēte, tikums, Noja, zināšanas, un epistēme, var tulkot, izziņa, Noja, varbūt pareizi tulkot, prāts. Tie, kas bija analfabēti, varēja līdzi paņemt lektoru, kas viņam priekšā lasīja tīstokļus, lai viņi varētu smelties gudrībā, ilūzija. Neskatoties uz ārkārtīgi lielu iespējīgu fasādi, mēs atrodamies diezgan mazā šaurā telpā, bet daudz vietas nebija vajadzīgs tik daudz tīstokļu uzglabāšanai.